Kvalitāte, roku darbs, komforts, relaksācija un latviskums. Šādi Aijas Ozoles darinātos šūpuļkrēslus raksturo to pircēji. Lai gan pirmie šūpuļkrēsli uzšūt vien draugu un paziņu priekam, tomēr šobrīd to ģeogrāfiskās izplatības areāls ir aptvēris teju visu pasauli. Uzņēmumu veidojoties sāk ar bērnu apģērbiem, bērnu šūpuļiem un rotaļlietām. Un pamazām braukājot pa tirdziņiem, es sapratu, ka bērnu šūpuli var apaudzēt un piedāvāt arī pieaugušiem cilvēkiem, kam patīk šūpoties. Un ne tikai guļu stāvokļi, bet arī sēdes stāvokļi, jo kādā tirdziņā man sieviete no Amerikas uzjautāja, vai nevarētu uztaisīt viņas mammai tādu šūpuli, pussēdošu, puszvilni, kas izturētu lielu svaru. Tad pamēģinājām un tā ideja aizgāja. Un uz šo brīdi jau es vairs netaisu bērnu apģērbus, vairs netaisu rotaļlietas, bet gan es palikusi tikai pie šūpuļkrēsliem un bērnu šūpuļiem. Šūpuļkrēsli ir izgatavoti no tekstilu materiāliem, no lina, no koku vilnas, arī no vilnas, bet vilnas šūpuļkrēsliem vēl pa vidu iestrādājam brezentu, lai viņš ir izturīgs, lai tur var iesaisties pieaudzis cilvēks un izturētu svaru, lai neizkristu cauri. Un šūpuļkrēslam ir izvelkamā kāju daļa, kur var relaksēties visā augumā. Iekarināts dārzā, viņš izpilda šo pienākumu ļoti ideāli. Ir jaunieši, kam patīk ļoti košas krāsas, un ir ārzemnieki un arī latvieši, protams, kam patīk piezemētie toņi, zemes toņi, pelēcīgie toņi, dubļu toņi, ka tos var taisīt droši dažādos variantos. Un braukājot pa rūpnīcām, meklējot audumus, tad mēs arī speciāli tādus piemeklējam, kas ir izturīgi, stipri. Virspusē viņiem ir kokvilnas diegs, apakšpusē ir sintētiskais diegs un impregnācija, kas neuzsūc mitrumu. Un līdz ar to viņi ir ļoti veiksmīgi pielietojami, šūpuļkrēsliem, ko iekarināti dārzā. Ja pirmais lietutiņš uzlīst virsū, viņš neuzsūcās. Latvijas meistaru darinājumi masu produkcijas pārsātinātajā vidē atšķiras ar savu askētisko vienkāršību un arī ar praktiskumu. Aijas darinātie šūpuļkrēsli lieti noderēs nevien pēc garas darbdienas nogurušajiem, lai atgūtu spēkus, vai arī gluži vienkārši atpūstos un palasītu kādu labu grāmatu, bet arī jaunajiem vecākiem mazuļu barošanai vai iemidzināšanai. Jaunajām māmiņām es parasti iesaku pašas sēžot un barojot bērnu, var lietot arī kāju balstu. Un pēc tam, kamēr strādā virtuvē, šo kāju balstu ir iespējams piesiet šeit klāt, un viņš veidojās kā šūpulis iekšā, ieklāja vēl stingru spilveni, lai bērnam muguriņai ir stingra gulēšana. Un pēc vajadzības var lietot pati vai arī bērnam. Vakar gāja garām sieviete no Amerikas, kas no mums nopirka šūpuļkrēslu 2 gadus atpakaļ. Viņa teica, viņai mājā tā ir mīļākā vieta, kur viņa šūpojās. Un man arī ir atsūtīts fotogrāfijas, kur cilvēks iegādājas šūpuļkrēslu, aizved uz Vašingtonu, un viņš sēž krēslā un šūpojās un māja ar roku, cik viņam ir jauki. Un esam izsūtījuši pa visu pasauli, gan uz Austrāliju, gan uz Kanādu, uz Ameriku. Ārzemnieki, kas staigā garām gan no Itālijas, gan no Amerikas, gan no visām malām. Viņi apsēžās un bauda šo ērtumu, un viņiem patīk, un mēs uzreiz pakojam somās iekšā viņam līdzi, tas ir patīkami. Never seen that before. Can't find anything like that at home. Can't see that at home. Nothing like that at home. And they're comfortable. It looks like really comfortable, so we got to get one for my mom for her birthday coming up in August and one for ours. Mums laukos ir viens, un tā kā bērnu ir ļoti daudz, tad notiek tāda rīvēšanās un ķildošanās, kurš sēdēs. Un tagad es jau domāju, ka vajadzētu vairāk tos krēslus, un tos, jo visiem patīk gulēt tur. Mums ir ieurбts, viņš vērbaļķī un istabā. Un tad ap to šūpuļkrēslu laika tāda žumēšana un bērnu rīvēšanās. Un tad es jau izdomāju, ka varētu arī Rīgas dzīvoklī tādu pašu. Kāda sajūta sēžot šajā skaistajā krēslā? Labs, es nekāpšu ārā vienkārši no šī krēsla. Dievīgi, ērtis, miehi, varētu aizmigt uzreiz. Materiāls ļoti labs. Patīk saldinieku šie atpūtas grozi ar visiem tādiem spileniem, skaistiem un paši saldinieces, par cik es esmu. Arī no Kurzemes, no Skrundas, te iznāca tā parunāties ļoti jauki. Viņas uzaicināja ciemos, protams, braucot uz Skrundu, iebraukšu viņu darbnīcā, lai varētu iepazīties tuvāk un varbūt kādreiz arī nopirkt šādu atpūtas krēslu.
Ar šūpuļkrēslu un spilvenu audumu daudzveidību un krāsu gāmu, kā arī ar piedāvātajiem šūpuļkrēslu statīviem, iespējams iepazīties uzņēmuma mājaslapas e-katalogā. Tur arī iespējams iegādāties jau piedāvātos šūpuļkrēslus vai arī izveidot savu unikālu šūpuļkrēslu, izvēloties īpašas krāsu kombinācijas, šūpuļkrēsla formu vai aksesuārus. Šūpuļkrēsls ir vienreizēja brīnišķīga dāvana jaunajām māmiņām. Man ir patīkami, kad vīrieši nāk un jau domā, ka tūlīt būs mazulītis un sievai būs laba dāvana. Tā ir brīnišķīga dāvana māmiņai, vecākiem. Tā ir brīnišķīga dāvana uz kāzām. Tā kā es priecājos par to, ka var izveidot tādu produktu, kas patīk cilvēkiem.